Tad šodien reformu vadības grupā uzklausījām Finanšu ministrijas ziņojumu, un galvenie secinājumi īsumā ir sekojoši. Pirmais, tātad redzam, ka šī gada budžets iet ar nelielu pārpildi. 8 mēnešos vidu administrējumu ieņēmumu plāns ir izpildīts par 101,5%, un atbilstoši Finanšu ministrijas prognozēm kopumā nodokļu ieņēmumi šogad varētu būt par 21 miljonu latu lielāki nekā maija scenārijā, tajā scenārijā, kas bija apstiprināts uz maija beigām. Attiecīgi redzam, ka arī ekonomika atkopjas nedaudz straujāk nekā prognozēts, un jau budžets tika stādīts uz pieņēmumu, ka šī gada recesija būs 4%, recesijas prognoze ir 2%. Tāpat ir koriģēta uz augšu arī nākošā gada izaugsmes rādītāji, un redzam, ka arī no deflācijas uz inflāciju mēs pāriesim straujāk nekā prognozēts. Tas attiecīgi ļauj arī nākošais gadu prognozēt nedaudz lielākus nodokļu ieņēmumus, arī samazinātus izdevumus par valsts parāda apkalpošanu. Kā rezultātā pašreiz prognozējamais fiskālās konsolidācijas apjoms ir robežās starp 350 un 395 miljoniem latu. Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kamera ir biznesa organizācija, un mums ir savs uzņēmēju plāns, kurā mēs ļoti skaidri pasakām savu vīziju, ko mēs gribam redzēt. Un attiecībā uz valsts uzņēmumiem mēs gribam redzēt, ka valsts saprot, kuri uzņēmēji ir sociāls bizness un kurš ir bizness, un ja ir bizness, tad kādā veidā īstais bizness konkurē ar valsts biznesu. Un šis pārskats ir tas, kurš ir sākums pirmām kārtām, lai saprastu, kur mēs esam, otrām kārtām, lai izvērtētu, kur mēs esam, un trešām kārtām, lai spērtu reālus soļus biznesa attīstībā.